Es to skaidroju ar cilvēku neinformētību un ar dezinformāciju, kas ilgu laiku notikusi, jo Latgales pierobežā ar Krieviju, ar Baltkrieviju, Latvijas rādio, Latvijas televīzija tikpat kā nav redzama. Un te pēc referenduma jebkurā situācijā ir jāuzlabo Latvijas informatīvā telpa, jo Latgales pierobežas iedzīvotāji un visi Latgales poļi, es gribētu teikt gandrīz visi Latgales poļi, Baltkrievi, Krievi, citu tautību pārstāji, viņi nav pret Latviju, bet viņi pietiekoši neizprot to, ka mēs vairs nedzīvojam Padomju Savienībā, citreiz neizprot. Un es domāju, es griežos pie Latvijas poļiem. Polijā taču ir dabiski, ka Polijā valsts valoda ir poļu valoda. Latgales krievi, jūs taču saprotat, ka latvieši neies un neprotestēs, ka Krievijā valsts valoda ir krievu valoda. Mīļie Baltkrievi, es ļoti mīlu Baltkrievi un Baltkrievus. Jums arī jāsaprot, ka Baltkrievijā Baltkrievu valoda ir Baltkrievu nācijas dvēsele. Un tāpēc Latvijā, dzīvojot Latvijā, lai jūs tiktu mīlēti, pieņemti Latvijā, nevis kā pabērni, bet kā Latvijas pilsoņi, jums ir jārespektē latviešu valoda. Nerunājot par to, ko Latgalē arī neizprot, ko prasītu otra valsts valoda. Jau tā ekonomiski novārdzinātajā Latgalē, tā būtu ekonomiska katastrofa, jo otra valsts valoda prasītu milzīgus līdzekļus, milzīgu birokrātiju, un tās būtu valstiskas jukas. Mēs taču negribam nokļūt atpakaļ pie garām rindām veikalā, pie komunistiem, kur ir vienīgais viedoklis. Jūs varat atšķirties, un jūsu viedokļi var atšķirties, bet Latvijas valsts mums visiem viena. Tāpēc Latgales poļi, Latgales Baltkrievi, ebreji, krievi, latgalieši. Vienosimies Latvijai, balsosim pret jukām, referendumā pret. 18. februāris, iespējams, visiem mums Latvijā būs visatbildīgākais brīdis mūsu dzīvēm. Paliekot, guļot, atmetot ar roku, mēs būsim palaiduši savu laimi un savu nākotni. Mēs būsim izšķīdinājuši to, guļot. Jūs varat jautāt, kāpēc un kā? Tautas gudrība saka, laime mētājas, laime ir tepat, tikai ir jāierauga, jāpaņem. Citreiz tā laime ir degoša, prasa piepūli. Šeit nav liela piepūle. Pieceļaties, aizejiet, balsojiet pret Latvijas nākotnes labā.